Labrīt, labdien un labvakar! Mani sauc Lūks Jānis Birģels. Es jums šodien pastāstīšu par Rīgas lielās horālās sinagogas pieminekli, kas saistās ar vēsturiskiem notikumiem un kas saistās ar traģiskiem notikumiem, kas ir notikuši Otrā pasaules kara laikā. Tas viss aizsākās 19. gadsimta otrajā pusē. Kad ebrejiem nebija atļauts iegūt nekustamos īpašumus, taču 1858. gadā šie ierobežojumi tika atcelti. Pēc 10 gadiem, 1868. gadā, tika uzsākta sinagogas plānošana un būvniecība. 3 gadus vēlāk, 1871. gadā, sinagogas celtniecība tika pabeigta, un šī celtne kļuva par vienu no nozīmīgākajiem ebreju reliģiskajiem un kultūras centriem Rīgā. Sinagoga bija ne tikai lūgšana vieta, bet arī sabiedriskais centrs, kur notika svarīgi ebreju kopienas pasākumi un sanāksmes. Pirmā pasaules kara laikā daudzi ebreji tika piespiedu kārtā evakuēti un pārvietojoties uz Krievijas iekšzemes teritorijām, kas vaināja vietējo ebreju kopienas struktūru un būtiski ietekmē reliģisko dzīvi. Sinagogas apmeklētāju skaits ievērojami samazinājās, un to darbība tika ierobežota. Pārceļoties uz vēlāku laika posmu, nonākam 1941. gada 1. jūlijā, kad Rīgu ieņēma nacistiskā Vācijas armija. Jau pēc dažām dienām, 4. jūlijā, nacistu organizētā uzbrukuma rezultātā tika nodedzināta lielā horālā sinagoga. Tās degšanas laikā atradās daudz cilvēki, kurā netika izglābti un gāja bojā. Šis traģiskais notikums iezīmē holokausta sākumu Latvijā, kuru laikā tika iznīcināta lielākā daļa Latvijas ebreju kopienas. Pirms kara dzīvoja aptuveni 93,000 ebreju, taču nacistiskās okupācijas laikā dzīvību zaudēja vairāk nekā 70,000 no viņiem. Pēc Otrā pasaules kara sinagogas drupas palika par traģisku notikumu lieciniecēm. Aptuveni pēc 50 gadiem, 1990. gadā, šajā vietā tika izveidots memoriāls, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Memoriālā teritorija ir saglabātas sinagogas drupas, kas simbolizē iznīcināto ebreju kopienu un kalpo par mūžīgu atgādinājumu par notikušiem zvērībām. Mūsdienās katru gadu 4. jūlijā Latvijā tiek atzīmēta ebrejas tautas genocīda upuru piemiņas diena, kas veltīta lielās horālās sinagogas un citu Rīgas sinagogu nodedzināšanai 1941. gadā, kā arī visiem holokausta upuriem. Šī sinagoga bija un joprojām ir nozīmīga Latvijas vēsturē un kultūras sastāvdaļā. Es ceru, ka šis stāstījums jums deva ieskatu Rīgas lielās horālās sinagogas holokausta pieminekļu vēsturē un tā nozīme Latvijai. Paldies par uzmanību, lai jums jauka diena!